Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Un tev klāsies labi. Šodienas rakstu vieta un pārdomas. Iedraudzējies taču ar Dievu un saglabā mieru ar viņu. No tā tev nāks labums. Uzklausi pamācību no viņa mutes un ieslēdz viņa vārdu savā sirdsprātā. Ja tu atgriezīsies pie visu varenā, tad tu varēsi tikt atkal uzcelts no jauna. Ja tu attālinās grēkus no savas telts, tiešām aizmet prom pīšļos neapstrādātās zelta gabalus un apstrādāto dārgo ofīra zeltu iegremdē upju dziļumos. Lai tad visu varenais būtu tavs visdārgākais zelts, un viņa bauslība, lai būtu tavs sudrabs. Tikai tad tu pilnā mērā iepriecināts varēsi paļauties uz visu vareno un pret Dievu uzticībā pacelt savu vaigu. Tu viņu lūgsi, un viņš tevi paklausīs, un savus īpašos solījumus viņam tu varēsi izpildīt. Ja kādu nodomu tu uzsāksi, tad tas tev izdosies, un par taviem ceļiem spīdēs gaisma. Ja tie vedīs lejup, tu atradīsi spēku pats sev uzsaukt augšu, un pie zemes piespiestiem, bēdīgiem, pazemīgiem viņš palīdz tikt atkal uz kājām. Pat to, kas nav bez vainas, viņš izglābs, un izglābs viņu tavu roku šķīstuma dēļ. Ījaba grāmata, 22. nodaļa, 21. līdz 30. pants. Šodienas lūkšana. Tēvs, es izvēlos pakļauties Tev un iedraudzēties ar Tevi, jo zinu, ka tas nāk man par labu. Es apņemos ieklausīties Tavos norādījumos un paturēt tos savā sirdī. Patiesi, katram, kas atgriežas un turas pie Tevis, Tu atjauno dzīvi. Jēzus vārdā. Āmen.